Mēs apskatām video par bērna motora attīstību, kuram ir 5 mēneši. Es vēlos īsi pastāstīt par to, uz kādām vadlīnijām mēs balstamies un kādus standartizētus novērtēšanas instrumentus izmantojam. Piemēram, mēs izmantojam vadlīnijas bērnu agrīnai funkcionēšanas novērtēšanai, apstiprinātas 2011. gadā. Pēc šīm vadlīnijām 5 mēnešos bērns guļas uz vēdera, spēj pacelt un stabili noturēt galvu, balstās uz apakšdelmiem vai jau uz taisnām rokām, krūtis pacelts no pamatnes un brīvi groza galvu uz abām pusēm. Bērns aktīvi kustinā rokas un kājas un sāk mēģināt pārnest svaru uz vienu pusi, no vienas puses uz otru pusi. Spēja savienot rokas ķermeņa viduslīnijā, spēja satvert rotaļlietas un noturtās rokas, liek rokas mutē, pieskaras ar plaukstām pie ceļiem un sāk atklāt pēdas un satvert tās ar plaukstām. 5 mēnešu vecumā bērns reaģē uz balsi, smējas, vēro apkārtējo vidi un viņam varbūt patīk rotaļoties ar pieaugušo. Tātad bērniem ir 5 mēneši, mēs paskatīsimies, kā mēs varam veicināt motoru attīstību, kā varam nodarboties arī mājās. Pirmkārt, vai viņa ceļ kājas uz augšu? Jā, īstenībā tas jādara bērnam pašam, bet mēs varam parādīt, ja? Mazliet zem celīšiem, nespiežot nekur, tikai lielus muskuļus aptvēram, paceļam augšo dibentiņu un nolaižam lejā. Un vēlreiz, jā, un vēlreiz, ja jūtam sasprindzinājumu, mazliet dodam tādu, jā, iešupinam. Opā, skaties, kas te ir mums. Jā, nu, tu gribi vēlties? Lūdzu. Ja bērns vēl nevēļās, nu tad palīdzam. Hop. Kas mums te ar kājiņu notika? Jā. Palīdzam, sakārtojam, jā. Tad mums ir apakšdelmi, jā, balsts uz apakšdelmiem. Bērns arī kaut ko dara ar visām savām mantiņām. Un mēs redzam, kā viens sāns, piemēram, vairāk saspringts. Tātad, varam arī mazliet iztaisnot ar savām rokām. Palīdzam bērniņam. Un vēl viens paņēmiens, kuru mēs varam izmantot, lai izstiep šo sānu. Tas ir sansēdi uz tā saspringta sāna. Ja? Tad liekam savu roku uz padusēm, plaukstā ārā. Ļoti labi, atkal paceļam kājiņas augšā un pastrādāsim šitā ar kājiņam, jā. Hopā! 1, 2, 3. Ja nepatīk, tad pārtraucām un ejam tālāk. Jā, paskaties, kas mums te ir. Mums vajag caur otru sāniņu, ja? Caur otru sāniņu. Vēlties. Jā, caur otru sāniņu arī. Jā, palīdzam. Ļoti labi. Atkal apguļamies uz vēdera. Izrādā interesi par mani.
jumtam piedāvājam arī tā, lai būtu iespēja rotēt ap savu asi. Jā, lūdzu, lūdzu. Jā. Vēl. Labi. Labi. Nav stabils balsts. Šādi. Meklējam. Labi, uz otru pusi arī. Un uz otru pusi. Jā, bērns ļoti daudz laika pavadā uz vēdera šajā vecumā, un tā viņš arī trenējas. Noturēt līdzsvaru, trenēt apakšdelmu balstu, jā, un tad arī nākamais solis mums ir balsts ar taisnām rokām. Kā mēs to varam veicināt? Viens no veidiem, kā mēs to varam veicināt, paņemt bērniņu sev uz kājām. Jā. Taisnas kājas un liekam bērniņu virsū. Atkal pārbaudam, lai nebūtu tā, kā viena pusi ir saspringtākā. Jaunis ar roku pieturu. Un liekam plaukstas. Jā, paceļam augšā vienu kājiņu, otru kājiņu un bērniņš ar plaukstiņām. Jā, mācas balstīties. Tas ir viens no veidiem, ja, kā var piedāvāt. Otrais. Paņemam bērniņu uz savu kāju, uz vienu kāju. Tā. Un arī viena mantiņā ir rokā. Otrā rociņā ir viena roka ir mantā un otrā roka balstās. Un pārnesam svaru ar vienu un ar otru. Jā. Šis bērniņš mums labāk balstās uz labas rokas. Tātad es piedāvāšu balstu uz kreisas rokas. Jā, ņemam. Labi. Atkal to pašu balsts sansēde, ja, nevis balsts, bet sansēde. Šis pozīcijas tā būtu ļoti ērta pozīcija. Un pārliekam rociņu. Hop. Jā. Sansēdi. Jā. Ar tādām šupošanām kustībām. Tādu uz otru sānu. Hopā. Atkal sansēdi. Jā. Kur tava mantiņa? Atkal, lai iemācītu bērnu pārnest svaru no vienas rokas uz otras, piedāvājam uz paaugstinājumu mantiņu. Jā, tad, lai bērniņam būtu nepieciešams pārnest svaru no vienā apakšdelma uz otru un paņemt mantiņu. Jā, viena ir, un tad otrā. Jā. Es paņemšu nost. Piedot. Labi, varbūt šī. Liekat uz paaugstinājumu, ja? Un tad bērniņam būs
nepieciešams pārnest svaru, lai sasniegtu to mantu. Nākamie soli, ka mēs varam arī vingrot ar bērniņiem, tas ir uzbumbas. Tas ir svarīgi. Svarīgi, lai mamma vai tas, kas vingro, būtu stabils uz grīdas. Pieturam bērniņu aiz augšdelmiem un ripinam bumbu. Un arī bērniņš guļus uz vēdera, skatās vai nu uz mantiņām lejā, mūsu gadījumā uz mammu. Jā. Un tāda veida mēs arī vingrosim, vingrosim uz sāniņa uz viena, uz sāniņa uz otra. Hopā. Jā, stingri pieturam pie augšdelmiem, aptverot arī plecu locītāvu, un papļojam uz vienu pusi pulkstenis radītājā virzienā. 2, 3 un uz otru pusi pretējā virzienā. 1, 2, 3. Ļoti labi. Mazliet iztaisnojam bērniņu. Var arī mazliet tā pašupināt. Hop. 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 Labi. Šādi var vingrot ar bērniņu katru dienu, kad bērniņam ir labs garastāvoklis, mamma ir noskaņojums. Jā, cik daudz bērniņš atļauj mums tā vingrot. Mazliet es arī vēlreiz uz otru sāniņu, jo labais sāns ir sasprinzinājis, un tāpēc mēs to... Jā, labi, es sapratu, ka tev viss jau apnicis. Ņemam tevi nost no bumbas. Hopā!